Tāpēc ir sevišķi pienalopus ar šaroļiem īsti ieteicams nav lecināt. Es, protams, neteiktu, ka Herefordu varētu arī tā kā likt virsū. Vislabākais manā skatījumā tomēr ir limuzīns. Viņi dzimst ar mazākām galvām un pēc tam labi pieņemās svarā. Bet šie arī ir būtiskie aspekti, kāpēc ir jāņem vērā tas, ar ko lecina un kādus lopus izvēlās sev saimniecībā. Vieniem ir lielāka agresija, vieni ir mierīgāki, vieniem dzemdības ir grūtākas, jo dzimst lieli teļi. Un tā arī viss tas process diezgan stipri atšķirās. Lai cik dīvaini nebūtu, bet lai saimniekotu, ir pat būtiski tas moments, kad dzimst teļi. Jo, pieņemsim, ļoti daudz es zinu, kad dzimst teļi, viņi staigā apkārt govīm un pievērš viņām ļoti stipri lielu uzmanību. Un govi ir nedaudz stress, kad ir cilvēka klātbūtne, un viņa ilgāk pavelk dzemdības. Pats arī saimniecībā šo agrāk esmu piedzīvojis, jo vairāk biežāk staigāja govīm pakaļ, jo vairāk bija problēmu. Ilgāks tas process bija. Kā arī ir diezgan būtiski, saimniekojot, vai teļš piedzimstot redz cilvēku. Tas liekas varbūt nedaudz amizanti, bet tas ir būtisks moments. Redz cilvēku vai neredz tad, kad piedzimst teļš. Jo viņi tad, kad ir redzējuši dzimstot arī cilvēku, viņi ir drošāki, kad viņš ierodās pie viņiem iekšā ganāmpulkā.